Tas ir mārketinga triks vai atšķirības starp merino un parasto vilnu tiešām pastāv? Parastā vilna visticamāk būs aitas, varbūt arī truša, kazas vai pat kamieļa. Arī merino ir aitas vilna, taču tā nāk no īpašas aitu šķirnes. Merino vilna dara visu to pašu, ko parastā vilna, tikai daudz efektīvāk. Merino vilna ir mīkstāka un maigāka pret tādu. Tā nekož, jo tās šķiedras ir īsākas, smalkākas diametrā un mazāk spurojas. Apģērbs no merino vilnas ir arī vieglāks un plānāks. Tas aizņem mazāk vietas bagāžā un neveido nevajadzīgu apjomu, velkot vairākas apģērba kārtas. Merino vilnas šķiedrās ir gaisa kabatiņas, pateicoties kurām merino apģērbs saglabā ķermeņa temperatūru, palīdzēs tev nenosalt ziemā un atvēsinās vasarā. Merino vilna labi uzsūc mitrumu, taču spēj to aizvadīt prom no ādas un ātri nožūt. Kāpēc tas ir labi? Pirmkārt, tad, ja cilvēks ir nedaudz iesvīdis vai iekāpis peļķē, viņš jutīs patīkamu vilnas pieskārienu, nevis mitrumu. Otrkārt, tu vari izmazgāt savas merino zeķes vai termoveļu un vilkt tās jau nākamajā dienā. Visticamāk, izstrādājumi no merino vilnas būs dārgāki nekā analogi no sintētikas vai parastās vilnas. Tā tomēr ir vilna, tādēļ tā ir jāmazgā zemākā temperatūrā, vislabāk ar rokām un ar vilnai piemērotu mazgāšanas līdzekli, vēlams ar lanolīnu sastāvā. Esam veikals aktīvām ģimenēm, tādēļ ir tikai loģiski, ka arī pie mums var nopirkt apģērbu, kura sastāvā ir merino vilna. Spied uz saites komentārā vai profilā un nopērc sev ko foršu un siltu.